Ar amatniecību dažādas lietas es daru ļoti sen. Ļoti. Bet tā aušana ir palikusi tā kā tas, kas man visvairāk patīk, un tad to es arī tagad tā daru jau vairākus gadus. Lubānai vairāk ir tā mēļa zilā, tāds tumšs zils. Ar oranžīgu mazlietiņu. Ir arī mazliet zaišu un lilā. Vispār ļoti skaisti tie Lubānas bruņķi. Te mums, kad atnāk uz amatnieku centru cilvēki, tad mēs viņiem arī parādam, viņi var izmēģināt, kā ir pīt jostas, kā ir ar celiem aust. Es filcēju maskas. Viņas arī kā pirts cepures. Var iet uz teātri spēlēt, var iet pirtī, var vienkārši kā ziemas cepuri izmantot. Un tad pirmais bija vilks un laps, un to, kādu es uztaisīju to pirmo vilku, es nesaprotu, kā es viņu dabūju gatavu. Es labprāt tagad tādu pašu uztaisītu, bet jā. Jā, un tad tā aizgāja pamazām. Tad atkal visādi rukši un zīvis un jā, visādi. Tad mēs pēdējos 2 gadus vairāk par tirdziņiem braukājam, tad jau tā kā atpazīstamība, jo Brīvdabas muzejā šogad bijām, tad jau cilvēki zvana un pasūta, pa pastu arī aizsūta un tā. Populārākais ir vilks, laps un meža ruksis ir ļoti populārs. To vispār mednieki laikam ir uz izķeršanu. Jā, viņš arī ir visgrūtāk uztaisāms, jo tur ir diezgan tas. Jā, bet vilki labi un suņi bija suņi, pašlaik visi ir aizskrējuši pie īpašniekiem. Jau kā 35 gadi būs. Visu laiku jau nav, tagad pēdējos gadus tāds citītāk. Sākumā bija tikai pasūtījumi padomu laikos. Tas sadraudzējamies, kā nodibināja amatnieku biedrību, sadraudzējamies ar Ludzas amatnieku biedrību, aizbraucām ekskursijā. Tāds ar viņiem arī sākām beigās pašu savu domu iedeva mums telpas pa brīvu. Uztaisījām savu tirgus veikaliņu. Praktiski tagad es vairs nespēju pieražot. Sakarā ar to amatnieku biedrību un ar braukāšanu uz Ludzām, uz visiem tirgiem. Praktiskas lietas, grozus, paplātes, tortes grozus, veļas grozus. Mēbeles nepīt.